Baudīja brīvlaika sniegtās suņu dienas vidusskolēni un šogad bez kādiem īpašiem starpgadījumiem kārtoja pirmo noslēguma eksāmenu angļu valodā. Izglītības ministrijas nodoms jau ir pārbaudīt rezultātu saņemšanu, lai tie, kas kāro iesniegt dokumentus ārvalstu augstskolās, to varētu izdarīt saulaicīgi. Tomēr dabā ir un būs dīvaini, ka eksāmenam, kas pirmo reizi notiek krietnu mēnesi pirms mācību gada beigām, rezultāti būs zinām vien nepilnu nedēļu pirms citu eksāmenu vērtējumu. Tiesa gan ir vēl dīvaināk, ka ir arī tādi skolas beidzēji, kas nezina, ko tagad darīs angļu valodas stundās līdz mācību gada beigām. Es nebūtu uzrakstījis labāku eksāmenu arī vēlāk, bet vienkārši dīvaini, ka mums tagad ir pāris mēneši tagad līdz gada beigām ir jāmācās angļu valodu. Es nezinu, kāpēc. Bet ja vienīgais mērķis ir eksāmens, tad tā patiesībā ir vissliktākā motivācija, lai vispār ietu skolā. Bet par citu datumu marta pēdējā nedēļā šonedēļ topa 9. vietā. Šonedēļ, lai arī jau 65 gadus pēc baisiem notikumiem 25. marta naktī, daudzi savulaik izsūtītie pulcējās uz atceres brīdi, lai pieminētu savus brāļus un māsas, vecākus, vecvecākus un arī vienkāršus draugus un paziņas, kas līdz ar viņiem cieta komunistiskā režīma genocīdā. Klusuma brīdī un gājienā tika pieminēti tie, kam ceļš no Latvijas svešumā un izsūtījumā kļuva par pēdējo viņu mūžā, bāda izmisuma un arī necilvēcīgo apstākļu dēļ. Represētie bieži atzīst, ka jaunieši tagad pat netic stāstiem par briesmīgiem apstākļiem, kādi ir bijuši izsūtījumā. Tie jau nav aprakstām, to jau nemaz nevar iedomāties. Mums tādas jautājumus uzdod skolēni, kāpēc jūs nemukāt, un vai tad tā bija, tā taču nevar būt. Es biju tāda meitene 10 gadu, un es atceros gaišmies mūsu ievietē sēdžu, un es domāju, vai prāts, kas te tagad pa pagrabiem ir? Nu, tikai pagrabi ir, jā, tādu daudz pagrabu. Izrādās, tur dzīvo cilvēki, kā kurmji. Bet nemazāk sāpīgi ir arī modernā trimda, kuru Latvijas cilvēki, dodoties svešumā jau uz rietumu pusi, izvēlas pēdējo gadu laikā. Un tieši uz to norādīja valsts prezidents, kurš nav mierā ar emigrācijas apjomu, kas apdraud mūsu valsts pastāvēšanu. Bet šai nedēļai ir arī savas priecīgās dienas, un par